mēs nonāktu līdz certificētai šķirnei, pirmkārt jau selekcionāra darbs, līdz pat 15–18 gadiem var paiet, lai šķirni reģistrētu kā šķirni. Un tad, kad mēs viņu esam izpētījuši, ka tā būs gana laba mūsu lauksaimniekiem, mēs viņu pāris gadus testējam savos demo laukos, izmēģinājumu laukos, jau mazliet ražojošās saimniecībās. Un tikai tad mēs viņu esam vai nu atzinuši par labu vai par sliktu, lai pieņemtu lēmumu, ka mēs viņu iekļausim Skandagras portfelī. Sējot certificētu sēklu, lauksaimnieks iegūst to, ka viņš zina, ko viņš iesēja pirmkārt savā laukā, otrkārt noteikti potenciāli ražīgāku nekā ento ataudzējumu jau no C2, kas nāk uz priekšu, garantija par to, ka sēklā nebūs vējauzu, un garantijas par to, ka arī nebūs citas kādas invazīvas nezāles, sugas iekšā un daudz dažādu piemaisījumu. Viss, protams, iet kontrolēt caur Valsts auga aizsardzības dienestu, ar lauku apskatēm un ar sēklu paraugiem pēc tam, kur tiek noteikts visas pārējās nepieciešamie rādītāji, lai sēkla skaitītos certificēta. Atšķirības starp certificētu un nesertificētu sēklu risku uzņematies lielāku jūs, kad jūs iegādājaties nesertificētu sēklu, jo certificētas sēklas gadījumā jūs varēsiet griezties pie mūsu pārstāvjiem, mēs griezīsimies pie sēklaudzētājiem un risināsim šo problēmu. Lai pielāgotos aizvien vairāk mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, arī Latvijā Skandagrā strādā ar selekcionāriem no visas Eiropas lielāko daļu. Ar cik esam jau iegājuši jaunajā politikas zaļajā periodā saucamajā, tad mēs piedāvājam vairākas šķirnes, kas ir katram lauksaimniekam principā būtu jāatrod sava vispiemērotākā šķirne. Ja viņam ir aktuāli lobarība, tad jāaudzē lobarības šķirnes. Ja viņam vajag pārtikas kvalitātes šķirnes, tad attiecīgi audzēt pārtikas kvalitātes šķirnes, līdz ar to arī piemērot auga aizsardzības līdzekļus atbilstoši šķirnei.